So, this is the third program in our seminar series, Shraddha to Prema, how to go all the way to pure love of God. Šī ir trešā nodarbība mūsu seminārā no šrādkas uz prēmu, kā noiet visu ceļu līdz pilnīgai mīlestībai uz Dievu. This session is Anartha Nivritti, Šī sesija saucās Anartha Nivritti, which means to remove the unwanted things from the heart. kas nozīmē, kā atbrīvoties no nevēlamām lietām sirdī. So before we begin this discussion, we will beg the mercy of the great acharyas. Un pirms mēs sāksim šo diskusiju, mēs lūgsim varano ačāriju svētību. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So the first stage is called Shraddha, or faith. Pirmais līmenis saucas šrādha, jeb ticība. That one has some faith in the process of self-realization. Ka cilvēkam ir noteikti ticība šim pašrealizācijas procesam. He has faith that there is God. Viņam ir ticība, ka ir Dievs. He has faith in the spiritual master. Viņam ir ticība garīgajam skolotājam. He has faith in the devotees. Viņam ir ticība baktām. In this way, if he has some kind of faith, Un tādā veidā ir zinām veida ticība. this encourages him to pursue the pathway of self-realization. Un tas iedrošina viņu virzīties tālāk par sevis apzināšanās ceļu. And when he takes up that pathway, he naturally will seek out proper association. Un tad, kad viņš iet pa šo ceļu, tad viņš dabiskā veidā meklē pareizu biedrošanos. This is called sadhu sangha. Un šo līmeni sauc sadhu sanga. And after he associates with the saintly devotees of the Lord, Un tad, kad viņš biedrojas ar kunga svētajiem baktām, he will see what they are doing, viņš redz, ko viņi dara, how they are chanting, kā viņi skandē Dievu vārdu, how they are giving up sinful life, kā viņi atsakās no grēcīgās dzīves, how they are taking initiation from the bona fide spiritual master. kā viņi saņem iniciāciju no patiesa garīgā skolotāja. So the aspirant, then he enters the bhajana kriya stage, where he seriously takes up the process, he takes initiation. Un tad tālāk iedvesmot viņus pāriet nākamajā bhaģana kriya līmenī. So then what is the result? Un tad kāds ir rezultāts? Now that dirt in the heart that is accumulated for millions of lifetimes, Tie sārņi, kas ir miljonu dzīvju laikā uzkrājušies sirdī, that dirt in the heart becomes gradually cleansed away. Šie sārņi pakāpeniski tiek attīrīti no sirds. As described in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Kā tas ir aprakstīts Bhakti nektārā.
Anyabhilashita shunyam ganakarma nanavritam anukuyena krishnanu shilanam bhaktir uchate. Bhaktir uttama. It's described like that. That one should render transcendental loving service unto the Supreme Lord favorably, without desire for material profit or gain. Ir teikts, ka cilvēkam ir jākalpo Dievam bez mazākām vēlmēm pēc mazākām materiālām vēlmēm. Through fruitive activities or mental speculation. Un bez kādiem prātojumiem, pašizdomātiem. It's also described sarvapadiva nirmuktam tatparatnenam nirmalam nishikesha rishikena sevanam bhaktir uchate. One should be cleansed, one should become free from all false identities. Un vēl ir arī teikts, ka cilvēkam ir jātop attīrītam no visām viltus identitātēm. He should free his heart from all the material contamination. Viņam ir jātīra savu sirds no visiem materiāliem piesārņojumiem. He should be restored to his original pure identity. Un viņā sevī ir jāatjauno savu sākotnējā dabiskā, in which he engages his senses in the service of the proprietor of the senses. Kurā viņš atjauno savu sākotnējo identitāti un iesaista savas maņas tā kalpošanā, kurš ir visu maņu valdnieks. That is called devotional service. Un to sauc par kalpošanu Dievam. So there is so much dirt there that has to be cleansed away. Ir tik daudz sārņu, kas ir jāizvāc projām. What is that first dirt? Un kas ir pirmie sārņi? That first anartha? Pirmā nartha. I am this body. Es esmu šis ķermenis. I am male. Es esmu vīrietis. I am female. Es esmu sieviete. I am white. Esmu balts. I am black. Esmu melns. I am young. Esmu jauns. I am old. Esmu vecs. These are all anarthas. Tās visas ir anarthas. One has to affirm, Aham Brahmasmi, I am spirit soul. Cilvēkam ir jānostiprina sevī pārliecības, es esmu garīga dvēsele. I am the eternal servant of Krishna. Es esmu mūžīgs Krišnas kalps. If you can affirm this point, then you're already clinging the anarthas out of your heart. Un jūs varat nostiprināt šo te aspektu, tad jūs momentā iztīrat šīs anarthas no sirds. There's so many anarthas which spring from the false sense of identification with the body. Ir ļoti daudz anarthas, kas izpaužās no šīs nepareizās viltus identifikācijas sevi ar ķermeni. For example, if I think I'm this body, piemēram, domājot, ka es esmu šis ķermenis, then what will be my conception of happiness? Tad kāda būs mana koncepcija par laimi? It will be based on the combination of the senses with the objects of the senses. Tā balstīsies uz manu maņu kombināciju ar maņu objektiem. I will seek sense gratification to be happy. Es vēlmē kļūt laimīgs, meklēšu savu maņu apmierinājumu. And the nature of sense gratification is that it is addictive. Bet maņu apmierināšanas daba ir tāda, ka tā kļūst atkarīga. The senses become accustomed to it. Šīs maņas pierod pie tā. So when one gratifies one's lusty desires based on a false sense of bodily identification, kad cilvēks apmierina savu iekāri, balstoties uz nepareizu priekšstatu par sevi kā par ķermeni, he deepens his entanglement within the three modes of material nature. Viņš pastiprina savu sapīšanos materiālās pasaules gunās. So the only way you can really get free from the anarthas permanently vienīgais veids, kā jūs pilnībā varat tikt brīvs no anarthām, is to follow this sublime piece of advice given by Lord Sri Krishna in the Bhagavad Gita. Ir sekot šim cēlajam kunga Krišnas padomam, kas ir dots Bhagavad Gitā. Chapter 2, text number 59. Otrās nodaļas, 59. pants. Vishayavanivartante niraharasya dehina rashavarshang rashopyasya parang drishnanivartate. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Šis pants nav šajā Bhagavad Gitā. Tas cilvēku var ar varu, cilvēku var
piespiest ierobežot savas maņas, taču vienalga maņu vēlme pēc maņu objektiem saglabājas. Un tikai tas cilvēks, kas izjūt augstāku garšu, tikai tas var ierobežot savas maņas dabiskā veidā. So the only effective way to get free from the anarthas is you get a higher taste. Tad vienīgais veids, kā kļūt brīvam no anarthām, ir iegūt augstāku garšu. Just like everyone likes to eat, isn't it? Kā piemēram, katram patīk ēst, vai ne tā? Is anybody here that does not like to eat? Vai ir kāds šeit, kuram nepatīk paēst? Anyone? No hands are raising. Everyone likes to eat. Neviena roka netika pacelta, visiem patīk paēst. So in material life we're addicted to eating so many kinds of nonsense things which are very sinful. Un savā dzīvē mēs esam pieraduši ēst tik daudz dažādas kaitīgas lietas, kas ir grēcīgas lietas. So how does one get free from that? Un kā cilvēks atbrīvojas no tā? Higher taste? Viņš saņemot augstāku garšu. By tasting Krishna Prasad, Izbaudot Krišna prašādam, you can forget about all that garbage food. jūs varat aizmirst par visu šo te nepareizu ēdienu. Why eat 10th class food when you can eat first class food? Kāpēc ēst 10. līmeņa ēdienu, ja var ēst visaugstākā, 1. līmeņa ēdienu, augstākās klases So ēdienu? this is the way to be successful in anartha nivritti. Un tas ir veids, kā būt sekmīgam anartha nivritti You līmenī. just have to give yourself the higher taste. Jums vienkārši sev ir jāiegūst sev augstāka garša. Everyone likes some cool music. Katram patīk kāda jauka mūzika. So learn how to relish the wonderful kirtan. Un mācieties, kā izbaudīt brīnišķīgus kirtanus. Actually, these rubbish sex songs, they're not very nice. Patiesībā šīs te lētās dziesmas par seksu, tās nav Because labas. what are they expressing in these rubbish sex songs? Un ko tad tajās neiedzīgajās dziesmās par seksu, par ko tad tās ir? Lust. Par iekāri. And these rubbish sex songs simply reinforce the false bodily conception of life. Šīs te neiedzīgās dziesmas par seksu vienkārši nostiprina šo te koncepciju par to, ka es esmu ķermenis. So by enjoying these sort of rubbish sex songs, you're simply prolonging your stay in the material existence. Un baudot tās neiedzīgās seksa dziesmas, jūs vienkārši pagarināt savu eksistenci materiālajā pasaulē. So if you want to relish some wonderful music, Jūs vēlaties baudīt kādu patiešām jauku mūziku, then you learn how to relish the wonderful kirtans. tad jūs mācāties, kā izbaudīt brīnišķīgus kirtanus. There's nothing more sweet, more enlivening than Hare Krishna kirtan. Nav nekas saldāks un nekas tāds dzīvību dodošāks par Hare Krishna kirtaniem. Because those sound vibrations of the kirtan, they penetrate through the lust, the anger, the greed, they touch the soul. Tāpēc, ka šīs te skaņas, kirtana skaņas, viņas iziet cauri šai iekārei un viņas sasniedz dvēseli. They cut through the coverings of the universe. Un šīs skaņas iziet cauri visam apvalkam. They blaze a trail through this material existence back to Goloka Vrindavan. Viņas tā kā rada ceļu, tā kā greiders ceļu atpakaļ uz You like Goloka Vrindavanu. look at beautiful paintings and just see this wonderful painting of Shri Shri Radha Krishna and the gopis. Paraugieties šiem brīnišķīgajiem Šri Šri Radha Krishna un Gopijas gleznām. kas šeit ir. How wonderfully the artist Murtidhar Prabhu has painted this wonderful painting. Cik brīnišķīgi mākslinieks Murtidhar Prabhu ir uzgleznojis tās. So in this way, we don't have to become tasteless. Un tādā veidā nav tā, ka mēs paliekam bez garšas. The Mayavadi, they want to say, neti, 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 neti. Majavādi vēlas teikt, netī. I give up all entanglement in this material world. Es atsakos no jau kādas iesaistas šajā materiālajā pasaulē. But because he has nothing to replace it with, Bet tā iemesla dēļ, ka viņiem nav ar ko to aizvietot. he has no higher taste. Viņiem nav augstākas garšas. Aruya krishchena parang padam pada padanyado nadrisho yushmadangriyaha. After some time he falls down again at a material sense gratification. Pēc noteikta laika viņi krīt atpakaļ materiālo maņu apmierināšanā.
But that person who has actually gotten a higher taste, Bet tas cilvēks, kurš ir saņēmis augstāku garšu, who can relish the name of Krishna, kurš var izbaudīt vārdu Krišnā, who can relish the transcendental form of Krishna as being more beautiful than any form of this world, kurš var izbaudīt to, ka Krišnas forma ir skaistāka par jebkuru formu pasaulē. that person can clean all the anarthas out of his heart. Tāds cilvēks var iztīrīt visas anarkas no sirds ārā. We have a tendency to be greedy, Mums ir tendence būt alkatīgiem. to want to acquire so many things for our sense gratification. Mēs vēlamies iegūt tik daudz lietas, lai apmierinātu savus maņas. Again, it's based on the false bodily concept. Un atkal, tas balstās uz nepareizu priekšstatu par ķermeni. If I'm not this body, then what do I need so many objects of sense gratification? Ja es neesmu šis ķermenis, kāpēc man vajag tik daudz savu maņu apmierināšanas objektu? All I really need is enough to stay healthy, that's all. Vienīgais, kas man ir vajadzīgs, lai es būtu vesels. Do my service for Krishna. Un lai varētu veikt savu kalpošanu Krišnam. Just let me have a place to sleep at night, some little prasad, and give me unlimited service. Vienkārši dodiet man vietu, kur pārgulēt pa nakti, nedaudz par šādām un bezgalīgi daudz kalpošanas. That's all one needs to be happy, devotional service. Tas ir vienīgais, kas ir vajadzīgs, lai būtu laimīgam, kalpošanu Dievam. Anything you may accumulate in this world for your so-called happiness, Viss, ko jūs sakrājat šajā pasaulē priekšā sauktās laimes, how long can you keep it? cik ilgi jūs to varat paturēt? It's slipping through your fingers only. Tas slīd ārā no jūsu pirkstiem. You may acquire some money. Can you keep that money? Jums varbūt piederēt kāda nauda, vai jūs varat to paturēt? You may become famous. Can you keep that fame? Jūs varat kļūt slavens, bet vai jūs varat noturēt šo slavu? You may become powerful. Can you keep that power? Jums var piederēt vāra, bet vai jūs varat noturēt šo varu? All of these things, they come and they go. Visas šīs lietas nāk un iet. But whatever love within your heart you've been able to develop for that Supreme Lord Krishna, Bet, lai kādu mīlestību jūs varētu attīstīt savā sirdī pret augstāko personību Krišnu, the source of everything, kas ir visa avots, the provider of everything, kas nodrošina visu, the well-wisher of everyone, kas ir visu labvēlis, whatever love you've been able to awaken within your heart for that person, lai kādu mīlestību jūs varētu savā sirdī pamodināt attiecībā pret šo personu, that is your eternal asset. tas ir jūsu mūžīgais ieguvums. So these anarthas, they gradually go away. Un šīs anarkas pakāpeniski aiziet projām. If you will chant every day, Japamala at least 16 rounds, Ja jūs katru dienu skandēsiet džapamalu vismaz 16 apļus, and you will avoid illicit sex, tad jūs tiksiet vaļā no nelikumīgām seksuālām attiecībām, meat eating, gaļas ēšanas, intoxication, apreibinošām vielām and gambling. un azartspēlēm. Then you'll be able to rid your heart of these anarthas. Tad jums būs iespēja atbrīvoties no šīm anarthām, You'll be able to become very steady and fixed in Krishna consciousness. un jums būs iespēja kļūt ļoti stabilam Krišnas apziņā, That is nostiprināties. called the Nishta stage. Un šo sauc par ništka līmeni. The process of Krishna consciousness will become very, very delicious, just like a love feast. Un Krišniskā apziņas process kļūs jums ļoti, ļoti garšīgs, patīkams, baudāms. Just imagine if you can be eating a prasadam feast at every minute. Kā piemēram svētdienas mīlestība. Iedomājieties, ka jūs baudāt ik minūti svētdienas mīlestību. The Ruchi stage, you're eating devotional service. You're relishing the taste of it, you see. It becomes just devotional service itself becomes the most delicious taste. Ručī līmenī jūs baudāt šo te kalpošanu Dievam. That's the Ruchi stage. Tas ir ručī līmenis. And then when you become absolutely attached to Krishna, that's the Asakti stage. Un tad, kad jūs pilnībā pieķeraties Krišnam, tas ir sakti līmenis. So these advanced stages, with the concluding stages, we will discuss in tomorrow night's session, which will be the last session. Šos te noslēdzošos līmeņus, par tiem mēs runāsim rītdien, kas būs noslēdzošā lekcija. Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava, and Prema. The final 5 stages we'll talk about in one super finale class tomorrow night. Lūk, šie te 5 nosauktie līmeņi, par tiem mēs runāsim rītdien noslēgumā lekcijā. These stages actually reflect a gradual diminishing of the anarthas. Un
Refract As means. these anarthas, as you get to the nista stage, and the anarthas are they're practically already conquered, but just slight trace, you see. Tātad šie tie līmeņi parāda, kā viņi arvien vairāk un vēl iznīcina vēl atlikušās niecīgās paliekas no anarthām. The point is, this program of anartha nivritti, you have to embrace this with great enthusiasm. Ideja ir tāda, ka šo te anartha nivritti programmu jums ir jāpieņem ar lielu entuziasmu. Because this will carry you all the way to Krishna prema. Tāpēc, ka tas vedīs jūs to tālāko ceļu līdz Krišna prēmai. There are many, many weeds. Ir ļoti daudz nezāļu. Just like, even in practicing devotional service, there are different anarthas. Arī praktizējot kalpošanu Dievam, ir dažādas anarthas. Just like if you're giving the lecture, you're very awake and alert. Tad, kad jūs dodat lekciju, tad jūs esat ļoti uzmanīgs un tāds alert bija modrs. But if you're hearing the lecture, you're like trying to stay awake. Un savukārt, tad, kad jūs klausāties lekciju, tad jums jāpiespiež sevi. Giving the lecture, you're very alert. If you're hearing it, tad, kad jūs sniedzat lekciju, tad jūs esat ļoti modrs, bet tad, kad jūs klausāties, tad nepārāk tāds. that's an anartha. You see. Un tā ir nartha. You can be very enlivened to speak, but the hearing, you're like, Jūs esat ļoti iedvesmots tad, kad jūs runājat, bet tad, kad klausāties... or you may be very enlivened to hear, but if you just have to sit silently and remember Krishna, then you're falling asleep. Vai arī, piemēram, jūs esat ļoti uzmanīgi klausāties, bet tad, kad jums ir jāsēd klusumā un jāatcerās Krišnu, tad jūs atslēdzaties. So there's many, many anarthas. You see. Un tāpēc ir ļoti daudz nartu. Shukadeva, just think of Shukadeva and Parikshit. Padomājiet par Šukadevu un Parikšitu. Do you think Parikshit was any less enlivened to hear than Shukadeva was to speak? Kā jūs domājat, vai Maharaja Parikšits bija mazāk modrs klausīties, interesēts nekā Šukadeva Gosvami runāt? You think Parikshit Maharaj was going like this to try to stay awake, you know? Jūs domājat, ka Maharaja Parikšits sev visu laiku mēģināja turēt tādā modrā stāvoklī? Everybody's nodding out, you know. Un klanējās tur visu laiku, He was slēdzās. equally enlivened to hear as Shukadeva was enlivened to speak. Un viņš bija ļoti alka klausīties, tikpat viņš to alka kā Šukadeva Gosvami runāt. So just imagine how that tendency to be more sleepy when you're hearing than when you're speaking, that's an anartha. There's so many anarthas. Jā, un tā ir šī tendence būt miegainākam tad, kad jūs klausāties, nekā tad, kad jūs runājat. Tā ir anartha, viena no daudzām. So it's a very, very major undertaking to say, okay, I'm going to get serious now at getting rid of all these anarthas. Un tā ir ļoti nopietns process, kam ir jāiet cauri un jābūt apņemšanās, ka es vēlos tikt ar visām šīm anarthām There are galā. the gross anarthas like illicit sex, meeting, intoxication, and gambling. Ir ļoti tādas nopietnas, lielas anarthas, tā kā nelikumīgs seks, gaļas ēšana, intoksikācijas un azartspēles. The 10 namaparāds, those are also anarthas, you see. Un ir 10 nama aparātkas, kas arī ir aparātkas, anarthas. If I don't have proper respect for devotees, I'm a little proud and arrogant with devotees, that's an anartha. Ja es nepareizi veidoju attiecības ar baktām, ja es esmu augstprātīgs, tā arī ir anartha. If I have doubts about Krishna's supremacy, well, you know, Hare Krishna, Om Namo Shivaya, you know, if I have some doubts about Krishna's supremacy, that's also anartha. Un ja man ir šaubas par to, ka Krišna ir visaugstākais, un es sāku domāt, varbūt Om Namo Shivaya ir pareizā mantra, tā arī anartha ir. If I don't have full faith in the spiritual master, Ja man nav pilna ticība garīgiem skolotājiem, well, you know, he eats and I eat, he sleeps and I sleep, so he's just like me. viņš ēd un es ēdu, viņš guļ un es arī ēdu, viņš guļ, es arī guļu, tad viņš ir tāds pats, es esmu tāds pats kā viņš. He's getting old, I'm getting old, we're all the same. Viņš novecoja, es arī novecoju, kāda starp mums atšķirība. And it's also anartha. Tā arī ir anartha. So there's so many anarthas. Tik daudz anarthu ir.
So, what is the basic principle for getting free from these anarthas? Un kāds ir pamat princips, lai tiktu vaļā no visām anarthām? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If we will take your anartha cleanse, you have an anartha cleaning machine. That's right there in your bead bag. Un, ja jūs runājat par anarthām, tad jums ir anarthu iztīrīšanas mašīna, un tā atrodas jūs tajā krellīšu maisiņā. It's your anartha killer. Un tas ir anarthu nogalinātājs, tas ir. Your anartha gun. Anarthu ierocis. Those beads, isn't it? Jā, šīs te krellītes, tas ir tas The more you ierocis. chant around those beads, you're killing your anarthas. Jo vairāk jūs skandējat Dieva vārdu uz šīm te krellītēm, jo vairāk jūs You're nogalināt driving them out of anarthas. your heart. You're driving them out of your heart. Jā, un jūs tās izzinat no savas sirds. Therefore, this daily japa mantra yoga is very, very important. Un tāpēc ikdienas džapas šī jagija ir tik svarīga. We have to learn to serve the devotees. Mums ir jāmācās, kā kalpot baktām. We have to learn to surrender to the spiritual master's orders. Mums ir jāmācās, kā pakļauties garīgās skolotāja norādījumiem. In this way, we can become free from all of these anarthas. Un tādā veidā mēs atbrīvosimies no visām šīm anarthām. Envy. Skaudība. We think, well, Krishna gets to enjoy all those pretty girls. Why can't I do that too? Mēs domājam, Krišna bauda attiecības ar visām šīm skaistajām meitenēm. Kāpēc gan es arī tā nevarētu? He gets to have so many girlfriends, and here I am a brahmachari, you know. Viņam ir tik daudz draudzeņu, bet es esmu brahmachari. You see, one may be envious of Krishna. Un tā tad jūs redzat, ka cilvēkam var skaust. So just see all the kinds of anarthas that may be there in the heart. Tad redzat, cik daudz dažādas anarhas cilvēkam var būt sirdī. One may have my anger also. You don't do things my way, you're a rascal. Var arī būt dusmas. Ja tu nedari tā, kā es to vēlos, tad tu esi nejēga. You see, you please me or you're nonsense. Vai arī tu apmierini manas vēlmes, vai arī tu esi nekas. That false pride of thinking I'm the Lord of all I survey. Un tas ir viltus lepnums, jo es domāju, ka es esmu te Or kungs. how about the Mayavadi conception? Well, you know, really, if you get down to it, I'm God. Un kā ar majavādību filozofiju par to, ka Just es esmu see the Dievs. anarthas, you know. Padomājiet, cik kāds We're anarhas. tinged with that Mayavadi. Well, maybe I really am God. Un mēs esam piesārņoti mums arī šī te ideja, ka jā, bet varbūt majavāda ideja, varbūt es esmu Maybe Dievs. when I'm chanting Hare Krishna, I'm worshipping myself, because maybe I really am God. Un tad, kad es skandēju Hare Krishna, tad es pielūdzu pats sevi. You see, Esmu there's Dievs. so many types of anarthas. Redziet, cik daudz dažādu anarhu tipu ir. Accumulating material things, loading it up. I mean, just so many things, anarthas. Jā, vēlme uzkrāt, vēlme pakļaut un citas vēlmes, tās ir anarhas ir. Another one is to disobey the order of the spiritual master. Vēl viens veids ir nepakļauties garīgā skolotāja norādījumiem. Guru Maharaj told me to do this, but no, I'm going to do that instead. Nē, garīgais skolotājs man teica darīt lūk to, bet nē, es darīšu kaut ko citu tā The vietā. idea of being independent from your spiritual master's instructions, that's anartha. Un ideja, ka es varu būt neatkarīgs no savu garīgā skolotāja norādījumiem, ir anarha. So it's a great, great project to... When one becomes determined, now I will give up all of my anarthas. It's a huge project. Un tas ir milzīgs projekts, ja cilvēks apņemās iztīrīt visas savas anarhas no It's sirds. seemingly impossible to get rid of all these anarthas. Un šķietami tas ir neiespējami tikt no viņām visām vaļā. I mean, if we start looking into our hearts, we see there's just so much dirt in there. Un ja mēs ieskatīsimies savās sirdīs, mēs ieraudzīsimies, cik daudz tur ir netīrumu sārņu. In this connection, we are reminded of the little sparrow. Un šajā sakarā atgādināsim stāstu par mazo zvirbulēnu. The ocean stole these sparrows' eggs, Okeāns nozaga zvirbulienai oliņas. and a mother is naturally very attached to her children. Un māte dabiskā veidā ir ļoti pieķērusies saviem bērniem. So she desperately wanted to get the eggs back. Un viņa izmisusi vēlējās saņemt tās oliņas atpakaļ. She begged the ocean to return the eggs, but the ocean was not going to give them back.
Viņa lūdza okeānu atdot oliņas atpakaļ, bet okeāns nereaģēja uz to. So she was determined that I will dry up this ocean. Un viņa apņēmības pilnu nolēma, es izsusināšu šo She would go okeānu. running down to that ocean, she would take some water in her little beak, she would run back to the earth and deposit it. And this way, going back and taking a few drops at a time. Un viņa gāja pie okeāna, savā mazajā knābītī paņēma pāris ūdens pilienus, tad devās atpakaļ uz zemi un tos ūdeni tur izlēja atpakaļ un atkal devās uz okeānu. Tādā veidā viņa bija nolēmusi nosasunāt okeānu. That is something like our position. Un tas ir tā kā tas Because we have mūsu this stāvoklis. huge ocean of anarthas. Mums ir okeāns ar narthām. And to dry it up is like a little sparrow taking a few drops of the water out and putting it on the land. Un censties to nosasināt ir rīkoties līdzīgi kā šai zvirbulienei, kas ar pāris pilieniem knābītī mēģināja un nometo šos pilienus, nometot uz zemē, vēlējās izsusināt. Impossible task. Un izskatās, ka tas ir neiespējami to izdarīt. But when Garuda, the king of the birds, heard that his little sister was being harassed by the ocean, Bet tad, kad Garuda visu putnu valdnieks izdzirdēja, ka okeāns apbižo viņa mazo māsu, he became very angry. viņš kļuva ļoti nikns. He came swooping in. Un viņš nekavējoties atlidoja. And he told that ocean, you better give back those eggs right now. I'm going to dry you up. I'm going to stick power. Un viņš teica okeānam, es tev rekomendēju nekavējoties atdot tās oliņas, savādāk es ar savām mistiskajām spējām tevi izsusināšu. So the ocean knew it had met its match, it returned the eggs. Un okeāns nekavējoties atdeva oliņas atpakaļ. So the point is, on our own strength, how can we ever overcome the anarthas? Un tā doma ir tāda, ka kā gan mēs ar saviem spēkiem varam pārvarēt visas anarthas. But anartha nivritti stage means you have already taken initiation from a bona fide spiritual master. Bet tā anartha nivritti līmenis nozīmē, ka jūs jau esat pieņēmuši iniciāciju pie patiesa garīgā skolotāja. So now, just as the little sparrow had Garuda's help, Un tagad, līdzīgi tāpat kā mazajai zvirbulienei bija Garudas palīdzība, now you have the full help of Krishna and Guru. jums ir šobrīd pilna Guru un Krišnas palīdzība. Yasya prasadan bhagavad prasado Yasya prasadan nagati kutopi. By the mercy of the spiritual master, Ar garīgā skolotāja žēlastību one receives the benediction of Krishna. cilvēks saņem Krišnas svētību. Without his grace, Bez viņa svētības nobody makes any advancement. neviens nevar pavirzīties uz priekšu. So if you have taken shelter of a bona fide spiritual master, Un tad, kad jūs esat pieņēmuši patvērumu pie patiesa garīgā skolotāja, you have placed yourself under his direction. jūs esat pakļāvuši sevi viņa norādījumiem. Now you have his Shakti, Un tagad jums ir viņa šaktī, you have his mercy, jums tagad ir viņa you have žēlastība, his potency jums ir tagad viņa spējas, acting on your behalf kas darbojas jūsu labā, to free you from the anarthas. lai atbrīvotu jūs no anarthām. So therefore, to come to anartha nivritti, you must have Guru. You must. Un tāpēc, lai nonāktu uz anartha nivritti līmenī, jums ir nepieciešams guru. Krishna affirms in the Adi Purana, Krišna apstiprina Adi that Purānā, unless you have Guru, you are not my devotee. ka tik ilgi, kamēr jums nav guru, tu neesi mans bakta. So you must have Guru, and because by Guru's mercy, then you can become free from the anarthas if you follow his orders. Jums ir nepieciešams guru, un ja jūs sekojat viņa norādījumiem, tad jūs varat atbrīvoties no anarthām. So now I can ask if there's any questions. Un tagad es jautāju, vai ir kādi jautājumi? The last point you made, that you have Guru's Shakti and you have Guru's mercy. So all the anartha nivritti will happen. So one does not, the disciple doesn't have to do anything else. Ja jūs teicāt, ka ja ir šajā līmenī ir guru
šakti, guru žēlastība, vai tas nozīmē, ka pats skolnieks šajā līmenī viņam nekas vairāk nav jādara? So if I've understood your question correctly, you're saying, well, I have a guru, so it's like a magic wand, now I'm liberated? No. Un, vai es pareizi sapratu, ka ja ir guru, tad tas nozīmē, ka man tā kā ir brīnumnūjiņas, es atbrīvots? Nē. Initiation is like registering in the university. Iniciācija, tas ir kā iestāšanās universitātē. Now you will get credit for your coursework. Un tagad tev ir now you will get credit for your academic credit for your coursework. Jā, un tagad jums jāsaņem būs atzīmes par saviem kursu darbiem. And gradually you will qualify for graduation. Un tad pakāpeniski jūs kvalificējaties tam izlaiduma eksāmenam. Registration doesn't mean graduation. Un tas, ka jūs iestājaties universitātē, nenozīmē, ka jūs jau esat saņēmis diplomu. It means now you're officially connected with the university. That's all it means. Tas nozīmē tikai to, ka jūs oficiāli, jums ir attiecības ar universitāti. So initiation doesn't mean now you're a pure devotee. Iniciācija nenozīmē, ka tagad jūs esat tīrs bhakta. It means now you're registered as a student on the pathway of how to become a pure devotee. That's all it means. Tas tikai nozīmē to, ka jūs esat ieskaitīts kā students, kas ir uzkāpis uz šī ceļa, lai kļūtu par tīru bhaktu. Any other questions? Vēl jautājumi? Я хотел узнать очень такое выражение ахамбрасное, это очень такое, очень такое слышимое, да, в Индии. Часто его трактуют «я есть Бог», да? Ахам брахмасми, я неправильно выразился. И сейчас упомянул Гуру Махарадж про эту фразу. Я хотел узнать, что она в точности узнать, чтобы успокоиться, скажем так, что пусть я прошу Гуру Махараджа, пусть он объяснит. Jautājums. Indijā ir ļoti izplatīta frāze, es esmu Dievs, un es lūdzu skolotāju izskaidrot, kādas ir šī frāzes patiesā nozīme, jo arī lekcijā šī frāze tika pieminēta. I would like to know about the meaning of this phrase, what is often heard in India, I'm God. What is Aham Brahmasmi? What is the real meaning of that quote? The term Aham Brahmasmi is understood, has a correct meaning and an incorrect meaning. Ir pareizā un nepareizā nozīme šim te, pareizais, nepareizais tulkojums, izpratne. The correct meaning is, I am spirit. Pareizā izpratne ir, es esmu gars. In other words, I am not this body, I'm not this material body, I am spirit. Citiem vārdiem sakot, es neesmu ķermenis, es neesmu šis te materiālais ķermenis, es esmu gars. That is the correct meaning of Aham Brahmasmi. Tas ir tā pareizā nozīme Aham Brahmasmi. The Mayavadis misinterpret that saying to mean, I am God. Un Mayavādi nepareizi to interpretē, sakot, ka nozīme ir, es esmu Dievs. To say, God means the complete spirit whole. Dievs nozīmē pilnīgais garīgais kopums. Just like to be a Latvian, does that mean that you're the prime minister? Vai tas, ka jūs esat Latvijas iedzīvotājs, vai tas nozīmē, ka jūs esat premjerministrs? The prime minister is Latvian. Premjerministrs ir Latvijas iedzīvotājs. And you are Latvian. Un jūs esat Latvijas iedzīvotājs. Well, you might be Russian, but you know what I mean. No, citizen of Latvia. Citizen of Latvia. Well, I don't know, they don't even give citizenship to the Russians, do they? Yeah, well, they do now. Yeah. Okay. So you're a Latvian citizen, and the prime minister is also a Latvian citizen. To say, I am Latvian, does that mean I'm the prime minister? Un vai teikt, ka tātad vai tas nozīmē, ka es esmu Latvijas pilsonis, tas nozīmē automātiski, ka es esmu Latvijas premjerministrs? I mean, it could be, if you were the prime minister, you would also be a Latvian. Tā varētu būt, ka ja jūs esat premjerministrs, automātiski arī Latvijas iedzīvotājs. But I can ask you, are you the prime minister of Latvia? Vai jūs esat Latvijas premjerministrs? You're not, but you are a Latvian. Bet jūs esat Latvijas pilsonis. You're a citizen of Latvia. Iedzīvotājs šeit, jā. Huh? Oh. Okay. Yeah. So to say Aham Brahmasmi means I am a spiritual being, is what it's saying. Aham Brahmasmi nozīmē, es esmu garīga būtne. But it doesn't say I'm the supreme spirit. That is called Param Brahmasmi.
Bet es esmu savukārt, lai pateiktu, ka es esmu augstākā garīgā būtne, jāsaka If you param were to brahmasmi. say, aham param brahmasmi, that means I am God. Un aham param brahmasmi nozīmē es esmu Dievs. Brahman means spirit, Brahman nozīmē gars. and Parabrahman means the supreme spirit or God. Un Parabrahman nozīmē augstākais gars, So to Dievs. say I am Brahman doesn't mean that I am God. Tātad tas nozīmē, ka sakot, ka es esmu It Brahmans, nenozīmē, ka es simply saku, means that I am spirit. That's all it means. tas nozīmē, es esmu gars. Es esmu Brahmans, nevis es esmu Dievs. So the Mayavadis, they have grossly misinterpreted this term. Un Majavādi ir rupjā veidā nepareizi skaidro šo terminu. Because they are completely ignorant of the Parabrahman, the Supreme Spirit. Tāpēc, ka viņi ir pilnībā nezinoši par Parabrahmānu, kas ir augstākais gars. Any other question? Lekcijā gāja runa par svētā vārda attīrošo spēku, ja, no anarthā. Un, ja es pareizi sapratu, tas attiecās uz tīro svēto vārdu. Ja? Un, ja tas ir tā, tad kāds ir attīrošs spēks, teiksim, namapkāsa un namaparātha. Ja? Tu trīs pakāpes, kā skandināts svēto vārdu. Ja? Jā, tad ir trīs pakāpes, kā skandināts svēto vārdu, un tikai šeit runāts par to, ka sirdi no narthām attīra svētā vārda skandēšana. Es saprotu, ka runa ir par svētā vārda skandēšanu tīrā līmenī. Jautājums ir par to, kā svētā vārda skandēšana tajos pirmajos divos līmeņos, ja? Attīra. Jā. As I know, there are 3 levels of chanting the holy name. And you mentioned that the chanting of holy name cleanses our heart. As I understood, it is when we chant it purely. But I would like to know more about these 2 first levels of chanting the holy name and the way they affect our anarthas. Any chanting is purifying. Jebkura skandēšana ir attīroša. Svētā But vārda. if you're committing nama aparad, then that chanting is being counteracted by the aparads. Bet, ja jūs veicat nāmāt parādhu svētā vārda apvainojumu, tad šī te skandēšana ir tieši pretēji. By chanting, you are lighting the Process fire of bhakti within your heart. By chanting you By chanting, you are lighting the fire of bhakti within your heart. Kad jūs skandējat svēto vārdu, jūs iededzināt savā sirdī bhakti uguni. But if you commit nama parad, you're pouring water on the fire at the same time. Bet, ja jūs veicat svētā vārda apvainojumu namā parādhu, jūs vienlaicīgi tad arī liet ūdeni uz šo uguni. So there's not much effect. Un tad nav īpaša efekta. The fire doesn't really become very hot. Un tad uguns neiededzas pietiekoši. But if you can stop committing the aparads, then the more your aparads are diminished, the more that fire of bhakti becomes powerful to drive away the dirt. Bet jo mazāk jūs veicat šīs tās nama aparātas, jo spēcīgāk iedegās tas uguns, un jo vairāk tas uguns tad iznīcina visus tos sārņus sirdī. It's a proportionate phenomenon. Tas ir fenomens, kas ir atkarīgs no proporcijām. To whatever degree you're able to get free from anartha, to that degree the name will have the effect to make you the pure devotee. Jo lielākā mērā jūs varat tikt brīvs no anarthām, jo lielākā mērā jūs kļūstat par bhaktu. So you have to become very, very careful not to make any offense. Un jums jābūt ļoti uzmanīgam, lai neveikt nekādus apvainojumus. Next question. Nākamais jautājums. Мы когда слышим что-то якобы для нас важное, ну какие-то вещи, которые считаем важными, наш ум полностью сосредотачивается на этих вещах, мы очень внимательны. Когда мы повторяем джапу, ну, я за себя говорю, что
это не воспринимается как что-то очень ценное, очень важное. И каким образом можно привязать свой ум и вообще осознать, что это очень важно. Es runāju par sevi. Tad, kad es dzirdu kaut ko svarīgu, tad es jūtu, kā prāts tam pieķerās. Bet tad, kad es atkārtoju svēto vārdu, tad es neapzinos, ka tas ir tik svarīgi, un mans prāts tam nevar tā pieķerties. Kā sekmēt to? Да, очень поправка. Потому что важное, такое, как бы в кавычках, все равно. To, что ум считает важным. I'm talking about myself, and I have I've observed that when my mind hears something, something that is important to him, it can be very focused. But when I chant japa, then because my mind doesn't believe it is very important, I can't be focused enough. And my question is how to get this understanding that japa is important. So, if you rent a hotel, If you rent, if you were staying in a hotel, ja jūs atrodaties viesnīcā, and you woke up, and find the alarm is going off, the fire alarm is going off, and your room is completely filled with smoke. un jūs pēkšņi dzirdat, ir trauksme, jūs pamostaties, un ir ugunsgrēks, un jūsu istaba pilna ar dūmiem. You're totally disoriented. You don't know where you are. You don't know how to. The room, you can't see anything. The room is completely filled with smoke. Un istaba ir pilna ar dūmiem, jūs neko nevarat redzēt, jūs esat pilnībā dezorientēts. But you hear a voice saying, if there's anybody in there, come out on the balcony and come through the balcony and jump. We have someone here to catch you with a net. Bet jūs dzirdat, ir balss, kas sauc, ja kāds ir istabās, tad dodaties uz balkonu un leciet ārā pa balkonu, jo mēs esam gatavi jūs noķert. Will you think that instruction is very important? Vai jūs domātu, ka šis norādījums ir svarīgs? Yes, you must. That instruction will save your life. Tāpēc, ka šis norādījums glābt jums dzīvību. So, Hare Krishna chanting is more valuable than that instruction when you're in a burning hotel. Hare Krishna skandēšana ir svarīgāks norādījums nekā tas, ko jūs dzirdētu degošā viesnīcā. The problem is you're conditioned into thinking this material world is quite all right. Tā problēma ir tāda, ka mēs esam ierobežoti šajā materiālajā pasaulē, mūsu izpratne ir ierobežota šajā materiālajā pasaulē, un mēs domājam, ka tā ir pietiekami laba. You do not realize you're in a blazing forest fire at this very minute. Jūs nesaprotat, ka jūs šobrīd atrodaties liesmojošā meža ugunsgrēkā. And your only hope of escaping this blazing forest fire is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Un jūs nesaprotat, ka tā ir Hare Krishna ir vienīgais jūsu glābiņš šajā liesmojošajā ugunsgrēkā. If you don't take shelter of this name, you're finished. Ja jūs nepieņemsiet patvērumu pie šī vārda, ar jums ir cauri. If you don't take shelter of this name, you're a dead man. Ja jūs nepieņemsiet patvērumu pie svētā vārda, viss jūs esat beigts. This conviction you must have. Jums ir jābūt šai te pārliecībai. And then you'll be able to chant very nicely. Un tad jums būs iespēja It's a skandēt matter of svēto life or vārdu. death. Ļoti labi, pareizi. Tātad dzīve vai nāve? Either take shelter of the name or perish. Vai jūs pieņemat patvērumu pie svētā vārda vai izgaistat? That's a fact. Tas ir fakts. Well, that was really that was Russian or Latvian? What you just said. You translating in Russian or Latvian? Latvija? It sounded like you said that's a fact. Yeah. It's the same in both languages. No. Tas ir. Huh? I said, tas ir fakts. Oh, it sounded like the same thing. Okay. That's Are there any a other fact. questions? Yeah. Допустим, если я понимаю, что это пожар, и я понимаю, что это мое последнее прибежище, и все равно он убегает. Скажите больше.
Jā, es saprotu, ka tas ir mans pēdējais patvērums. Es saprotu, ka ir ugunsgrēks, es saprotu, ka tas ir mans pēdējais patvērums, bet vienalga prāts bēg projām. Pastāstiet vairāk. Well, I understand it's a blazing forest fire. I understand this is my only hope, but still my mind is running away. Could you tell more, elaborate more about it? You ready to be burned? Jūs esat gatavs sadegt? If we bring a blowtorch right now, will you hold your arm out and let us burn your arm with a blowtorch? What? If we bring a blowtorch, What's it? Blowtorch. it's one of these things where you ugunsmetējs. flame that shoots out of it. Ja mēs atnestu ugunsmetēju, tad jūs esat gatavs pielikt savu roku un lai tas ugunsmetējs sadedzina Will you jums savu stand roku? there and let us burn your body with a blowtorch? Jūs esat gatavs stāvēt, lai jūs ar liesu metēju sadedzina. So why are you not taking the name seriously? Bet kāpēc jūs nepieņemat svēto vārdu nopietni? Why? Kāpēc? Why are you not taking it seriously? Tell me. I accept, I'm trying. Very good. Ļoti Try labi. harder. Ļoti labi. Centieties nopietnāk. It's your only hope. Tā ir jūsu vienīgā cerība. Otherwise you will drown in this ocean of birth and death. If you don't take shelter of the name, you are finished. You're a dead man. Savādāk jūs noslīgsiet šajā piedzimšanas un nāves okeānā. Ja jūs nepieņemsiet patvērumu, ar jums ir cauri. You're drowning in the ocean. It's you've been thrown a life buoy. Now you grab the life buoy and you'll be pulled out of the water. Jūs slīgstat šajā te dzimšanas un nāves okeānā, ar jums ir pamests glābšanas riņķis, un jums pie tā ir jāpieķerās, un But if jūs one izglābs. thinks, why should I get hold of this life buoy? I will swim on my own strength. Kāds var domāt, kāpēc man būtu, es pats varu papeldēt, kāpēc man būtu They jāķerās will- klāt, es pats varu peldēt. That fool will drown in the ocean of birth and death. Un tāds muļķis pilnīgi noteikti noslīgs dzimšanas un nāves okeānā. So do not remain fool. Nepalieciet par muļķi. You take this very seriously. Pieņemiet to ļoti nopietni. Any other questions? Vēl jautājumi? Jautājums, vai Prahlāda Maharāžs, kad viņu tanti iesēdināja, tēva māsas iesēdināja ugunī, lai sadedzinātu, vai viņš ar atkārtoja mantru? Jautājums, vai Prahlāda Maharāžs, kad viņa tēva māsa iesēdināja viņu ugunī, lai sadedzinātu, arī atkārtoja mantru? The question is about Prahlāda Maharāžs. When his aunt put him in the fire to burn him, did he chant Hare Krishna? He was put in a fire also. Yeah, he was put in the fire, Huh. Prahlāda Maharāžs. You can read in the Bhagavatam and see. Jālasa Bhagavatam, tur jāredz. Jāmeklē atbild. The description I have read, he was taking shelter. He was chanting Krishna's names and taking shelter in all circumstances. That's what I have read. Vismaz to, ko es esmu lasījis, ka viņš bija pieņēmis patvērumu pie Krišnas un atkārtoja Krišnas vārdu visos But apstākļos. for details, for funny little details, you can do some research in the Bet, Bhagavatam. lai atrastu konkrētas detaļas, jums ir tad jāveic meklējumi, papildus meklējumi. Next question. Nākamais jautājums. Let's see. Anyone over this side? All right, that lady back there. Я поняла из вышесказанного, что Махамантра является молитвой. Так вот, нужно всегда помнить о том, что это молитва, и просить Господа, чтобы Он принял меня своей слугой. Что может быть выше? Это правильно? В молитве, в состоянии надо повторять Чтобы быть выше в таком Надо помнить о смысле этой Махамантры. И просить Господа, чтобы Он принял, наконец, меня своей слугой. Поэтому должна быть Махамантра молитвенная. Да. Тогда не будет просто Тогда не будет просто повторение механическое. Это же самое важное, да, ведь? Jautājums ir, jā. То есть ваш вопрос, если про молитвой, да. Да, да. И вы хотите вопрос, так ли это? Так ли это, да? Тогда это будет просто молитвенное состояние. Хорошо.
Hare Krishna mantra, vai es pareizi saprotu, ka Hare Krishna mantra pirmkārt ir lūkšana, un ja cilvēks vienmēr atrodas šajā te lūkšanas noskaņojumā, tad nebūs nekādas anartkas, būs vienkārši lūkšanas noskaņojums. Lūgt Dievam, lūkšana Dievam, iesaistīt kalpošanā, iesaistīt mani kalpošanā viņam. As I understand that Hare Krishna mantra, it is a prayer, first of all. And if one is in this mood of praying constantly, please, God, engage me in your service, then there's no place for any anarthas. Yeah. That will drive away all the anarthas. Jā, tas iztīrīs visas anarthas. You have the anarthas accumulated for thousands and millions of lifetimes within your heart. Jums ir anarthas uzkrājušās tūkstošiem un miljoniem dzīvi laikā. But they are not you. They are simply a covering of the pure self within. Bet šīs anarthas, tās nesat jūs, tas vienkārši ir pārklājums, kas jūs pārklājis. If you can chant constantly, Ja jūs atkārtojat svēto vārdu nepārtraukti, the anarthas will be neutralized. tad anarthas tiks neutralizētas. It will take time to uproot them, but they will not be active. They will be neutralized. Bet ir nepieciešams laiks, lai nocirstu šīm anarthām saknes, lai neutralizētu tās. They will go to sleep. Un tad viņas, lai aizmieg. It will take time to completely cleanse them out of your heart, but they will, if you're constantly chanting and praying, they will be brought into a neutralized state. Tas ir nepieciešams laiks, lai tās neutralizētu, bet ja jūs nepārtraukti skandēsiet svēto vārdu, tad ar laiku tas notiks. Another question? Let her ask again, yeah. Значит, все-таки Господь Кришна сам очищает нашу душу, которая стремится к Нему приблизиться. Так ведь? Jautājums, vai es pareizi saprotu, ka kungs Krišna pats attīra mūsu dvēseli, mūsu kā dvēseli, kas cenšas viņam pietuvināties. Do I understand it properly that Krishna himself cleanses us as spirit souls that want to Yeah, achieve him? Krishna personally does, yeah. Jā, viņš personiski attīra. Yeah. Yeah. Next question. Vai ir iespējams pašam novērtēt džapas skaitīšanas kvalitāti? Tādā nozīmē, vai džapas skaitīšanas laikā ir šie apvainojumi, cik lielā mērā un kā viņus var iztīrīt? Un ja jā, tad kādā veidā? Kā tas ir iespējams novērtēt? Vai cilvēks var pats novērtēt savu džapas skaitīšanas kvalitāti un novērst trūkumus, kas ir tās laikā? Can one assess the quality of chanting his own japa and remove these correct the problems he can notice on this during this process of chanting japa? Can one understand his own quality of chanting japa? One requires the help of a spiritual master. Cilvēkam ir nepieciešama garīgā skolotāja palīdzība. To achieve the perfectional stage, one must have guru. Lai sasniegtu pilnības līmeni, cilvēkam ir nepieciešams guru. To not have to practice without guru, that is itself an offense. That is a self. That is in itself an offense. If one thinks, well, I won't Ja have guru, I'll just do it on cilvēks my own. praktizē to tikai pats saviem spēkiem, tas pats par sevi ir apvainojums. So, one must have guru. Un cilvēkam ir nepieciešams skolotājs. But then by the mercy of guru, Bet tad ar guru žēlastību, one can get very good intelligence. tad cilvēks var saņemt saprātu, How to analyze one's own progress or lack of progress. kā analizēt savu progresu vai progresa trūkumu. Next question. Сегодня утром вы сказали, что во время джапы мы должны думать о чистом преданном служении. Но поскольку большинство из нас все-таки находится на начальной стадии, скажем,
повторение святого имени. И я слышала, что Ачарья рекомендует вообще ни о чем не думать, просто научиться внимательно слушать. Вот как это сочетать? Да, и что под этим подразумевалось? Думать о чистом преданном служении. Šorīt lekcijas laikā jūs teicāt, ka džapas laikā vajag domāt par tīru kalpošanu Dievam. Bet jautājums ir tā, kā mēs esam tikai šī procesa sākumā, tad es esmu dzirdējis, ka citi ačārī rekomendē tajā laikā vispār neko nedomāt. Ja? Tad kā lai to savieno? Ja? This morning you told that while chanting japa, one should think about pure devotional service. But because we are only at the beginning of this process, I have heard for such devotees, some acharyas recommend not to think about, so avoid any additional thinking. So how to combine these things? Prabhupada is many times stated Prabhupada daudz reizes ir teicis, that we are praying, my dear energy of the Lord and my dear Lord, please engage me in your pure devotional service. This is how Prabhupada has trained us. Prabhupada mums daudz reizes teicis, ka mēs lūdzamies, ka Dieva enerģija un Dieva augstākā personība lūdzu iesaistiet mani kalpošanā jums. He didn't say, well, later on when you're advanced, you can pray for pure devotional service. Now you should just chant Hare Krishna and not pray for pure devotional service. Prabhupada never said that. Prabhupada mums neteica, ka tagad, tad, kad jūs būsiet pietiekami progresējuši, tad jūs varēsiet lūgt tīru kalpošanu Dievam. Pagaidām tikai atkārtojiet svēto vārdu. Any other questions? Я просто не совсем понимаю, то есть если я не знаю, что такое чистое преданное служение, я начинаю повторять, просто там была еще часть, вот вторая моего вопроса, то есть речь идет о внимательности, потому что невнимательность – это основная аппарат. Мы не слышим. Слушание, да? Да. Слушание. Да. Yeah. Her question No. is that should we think that please engage me in the service while chanting? Ja mēs nezinām, if we don't know what is pure devotional service, yeah, then how can we listen to the holy name? Pure devotional service means without any motive. I'm not trying to get anything out of Krishna, that's all. I just want to give to Krishna, that's all. Tīra kalpošana Dievam nozīmē, ka man nav nekādu sautīgu motīvu, ka es vēlos vienīgi dot Krishnam, es negribu no I'm viņa not neko praying for ņemt. money, I'm not praying for a girlfriend, I'm not praying for fame or power. I'm just praying for service. That's the meaning of pure devotional service. Vienīgais, ko es lūdzu, ir kalpošana. Es nelūdzu pēc naudas, draudzenes vai slavas. That's the training. Rupa Goswami in the very beginning of the Bhakti Rasamrita Sindhu, he defines pure devotional service in the very beginning of the Bhakti Rasamrita Sindhu. Pašā Bhakti nektāra sākumā Rupa Goswami definē tīru kalpošanu Dievam. One should serve the Lord favorably without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. Ka cilvēkam ir jākalpo Dievam, pilnībā jākalpo viņam, bez jebkādas vēlmes pēc materiāliem ieguvumiem vai filozofiskiem prātojumiem. That is called pure devotional service. Un tā ir tīra kalpošana Dievam. The namaparad, that eighth offense, is to chant Hare Krishna for some material gain. Un 8. apvainojums namaparādhi ir atkārtot svēto vārdu, lai gūtu kādus materiālus ieguvumus. So we teach our students in this movement to chant without any thought of God give me this, God give me that. No, my dear Lord, how can I give myself to you? That is the mood of chanting. Šajā kustībā mēs mācām savus studentus skandēt svēto vārdu bez jebkādām materiālām vēlmēm sev, vienīgi vēlmi spēt kalpot Dievam. Nadanam najanam nasundarim vājavagīša māmi kāmēji mama janmanīšmari jamada
Janmanishvare bhavatad bhakti rahaita kitoi. I don't want wealth, I don't want women, I don't want followers, I don't even want liberation from birth and death. All I want is devotional service. That is the mood of chanting Hare Krishna. Es nevēlos slavu, es nevēlos sievietes, es nevēlos sekotājus, es pat nevēlos atbrīvi. Vienīgais, ko es vēlos spēt kalpot Dievam. Lord Chaitanya is the supreme acharya. Kungs Chaitanya ir augstākais no ačārījiem. And he taught us what should be our mood. Un viņš māca mums, kādam ir jābūt mūsu noskaņojumam. We are Chaitanyaites. Mēs esam Čaitanjaīti. We follow the Chaitanya Marg. Mēs sekojam Čaitaņas margam, We Čaitaņas simply ceļam. chant for pure devotional service. Mēs vienkārši lūdzam, lai mums būtu spēt tīri kalpot Dievam. If one will simply absorb his mind in the sound vibration, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simply absorb himself in that sound vibration by the mercy of Krishna, that the feelings of pure love will arrive within his heart. Un, ja cilvēks pilnībā savu prātu gremdēs šajā mantrā, vēloties Dieva žēlastību, tad es beigu sēdinošu. Tad viņš pilnīgi noteikti saņems šo te spēju ar mīlestību kalpot Dievam. This name is so powerful. Šis vārds ir tik varens. Look what happened to Ajamil. Paraugieties, kas notika ar Adžamilu. Somehow or other chant the holy names. Tādu vai savādāk skandējiet svēto vārdu. It's a fact in the beginning, at 26 Second Avenue, Tas ir fakts, ka pašā sākumā Prabhupada just somehow get them to hear the holy name. Prabhupada vēlējās, lai tad, kad bija Ņujorkā 26. avēnijā, panākt, lai cilvēki vienkārši dzird svēto vārdu. It's a fact in the very beginning, they don't really want to hear anything about pure devotional service. Just let them relish the kirtan. Sākumā neviens negribēja dzirdēt par tīru kalpošanu Dievam. Gribēja vienīgi baudīt kirtanus. They're not interested in the science of the name. Viņi nebija ieinteresēti studēt šo zinātni par svēto They just want to vārdu. hear some cool music. Viņi gribēja vienkārši foršu mūziku dzirdēt. So let them relish the kirtan, you see. They don't need any philosophy of pure devotional service. Just let them hear the kirtan. Ja viņi nevēlās filozofiju, labi, lai viņi bauda kirtanu. And when they become a little purified, then by hearing the kirtan and relishing the wonderful kirtan, then you can explain to them about pure devotional service. Bet tad, kad cilvēki ir nedaudz attīrījušies, baudot kirtanu, tad jūs viņiem varat sākt skaidrot tīras kalpošanas Dievam nozīmi. It's a fact that not everyone is ready to hear about pure devotional service. Un tas ir fakts, ka ne katrs ir gatavs klausīties par tīru kalpošanu Dievam. Just like the book distributor on the street, does he say, "My dear sir, would you like to hear about pure devotional service?" Grāmatu izplatītāju uz ielas, vai tad viņi saka, dārgais kungs, vai gribat paklausīties par tīru kalpošanu Dievam? He's not ready to hear about pure devotional service. Cilvēki nav gatavi klausīties par. But here's this wonderful book, my dear sir, Bhagavad Gita. This is the most amazing knowledge. It'll give you all happiness, all strength, all success in life. Take this book. Lūk, šeit Bhagavad Gita, brīnišķīga grāmata, kas jums dos visas zināšanas, spēku un laimi. Lūdzu, pieņemiet šo grāmatu. Was there any mention of pure devotional service? No. Vai es pieminēju kādu tīru kalpošanu Dievam? Nē. They have to be, I agree, they have to be a little purified before they're ready to think about pure devotional service. Jā, es piekrītu, ka sākotnēji cilvēkiem ir jāsaņem nedaudz attīrīšanos, lai viņi varētu klausīties par tīru kalpošanu Dievam. Somehow get them to come in contact with the name. Bet tā vai savādāk panāciet, ka viņi nonāk kontaktā ar Or svēto get them to vārdu. take prasadam. Panāciet, ka viņi pieņem par šādam. Do we have a sign on the door at Rama? This place is only for people who want pure devotional service. Vai tad mums ir uz Rāmas durvīm uzrakstīts, šī ir vieta tikai tiem, kas vēlas tīru kalpošanu Dievam? Somehow get them attracted to the name. Tā vai Get them savādāk. attracted to prasadam. Get them attracted to the devotees. Get them attracted somehow or other. Panāciet to, ka viņiem iepatīkas svētais vārds, iepatīkas par šādam, iepatīkās baktas. And that will purify them. Un tas viņus attīrīs. And now when they're purified, now you should explain to them what is the science of pure devotional Un service. tad, kad viņi ir attīrījušies, tad jums ir jāizskaidro viņiem, kas ir tīra kalpošana Dievam. Такая ситуация может быть во время проповеди иногда.
Например, мы своими действиями искренне желаем, чтобы человек соприкоснулся с чистым преданным служением или с святым именем, да? Мы его как бы проповедуем очень интенсивно, да? Но человек, он не получает от этого никакого позитивного опыта и только негативный опыт. Он думает, что этот человек, который мне сейчас проповедует, он кришнаит, он совсем сумасшедший. Значит, все кришнаиты сумасшедшие, значит, Кришна это какой-то нонсенс какой-то, да? Но тем не менее мы пытаемся ему сказать, там, Хари Кришна, там, вот, съешь вот это вот. Съешь это, и ты сразу очистишься, не спрашивая. Да? Получаем ли мы благо от этого? И получает ли этот человек благо? Ведь он же соприкоснулся со святым именем, он слышал Хари Кришна. Jautājums ir, ka savos centienos panākt to, lai cilvēks kaut kādā veidā saskarās ar svēto vārdu, saskarās ar baktām. No mūsu darbībām cilvēks gūst negatīvu pieredzi. Viņam liekas, ka šis konkrētais sludinātājs ir traks, tad visi krišnaīti ir traki, tad arī Krišna ir kaut kas ļoti dīvains. Jautājums ir, bet it kā mēs panācām to, ka mēs sakam, šeit pagaršo šito, te nemaz nejautā, kas tas ir, tu uzreiz atbrīvosies, viss būs kārtībā. Un ja viņš tad nonāk saskarē ar Hare Krishna, bet vai viņš gūst kādu labumu, vai sludinātājs gūst kādu labumu? Sometimes trying to follow your instructions that, as you said, that make them to come in contact with the holy name or prashadam or devotees. A preacher with his activities can give negative experience to that person, trying to engage him anyhow. So forcing him to taste prashadam or forcing him to repeat Hare Krishna, and then that person might think, wow, this preacher, he is weird, and all the Krishnaites are weird, and Krishna himself should be something weird. So the question is, on the one hand, that goal was achieved. That person repeated Hare Krishna or tasted prashadam, but did he get any benefit? Baba said they're irritated, that is your nonsense. That is your... If the preacher irritates them, okay. Then the preacher is nonsense. Yes, ja sludinātājs satrauc otru cilvēku, tad sludinātājs ir nejēga. They got some benefit. No Jā, doubt. ir noteikti, ir kaut kāda svētība no tā ir But iegūta, not so much benefit. bet ne pārāk daudz. The preacher should be expert. Sludinātājiem jābūt ekspertam. That they become attracted. Tādam, ka tiem cilvēkiem tas iepatīkas, ka viņi piesaista. Then there is real benefit. Tad tas ir īsts ieguvums. Of course, any benefit is good. Any contact is good. Even if they think, oh, those Hare Krishnas, they're weird, they dress, they funny clothes and funny haircuts. Even if they think something negative, still they're benefiting because they're thinking Krishna. Those Hare Krishnas, they dress in a funny way with that funny marking on their forehead. Pat no vienas puses, jā, pat ja viņi domā negatīvi, pat ja viņi domā, tie krišnīti, viņi ģērbjās tik dīvaini un viņiem kaut kādas dīvainas zīmes uz pieres uzzīmētas. Bed sheets. Un ietinušies ir gultas palagos. What are all these guys doing wearing dresses anyway? Ko gan vispār šie cilvēki dara tādu? What are they, some transgenders or something? Some weird transgender types wearing dresses like women? Jā, un ka viņi ģērbjās tādā dīvainās tā kā sievietes, tad nevar saprast tādas drēbēs, kas viņi vispār tādi ir. They may have so many crazy ideas. Viņiem var būt dažādas trakas idejas par krišnītiem. But we have faith that this Krishna consciousness process is all auspicious. Bet mums ir jābūt ticībai, ka šis Krišnas apziņas process ir vislabvēlīgākais. I remember I tried to in Russia one time in what is that down there that what was the long bridge that we got blocked? What's the name of the city? Sovietsk. Sovietsk.
Sovietsk. Yeah, one time I crossed made the crossing into Russia at Sovetsk with my dhoti on. Vienreiz iebraucot no Lietuvas Krievijā, tur Kaļiņgrads apgabalā Sovietskā, es šķērsoju to robežu upi un man bija Vaišnava drēbes, dhoti. We were walking, we went in a vehicle, we were walking across the bridge with dhoti. Mēs gājām, nebraucām ar mašīnu, mēs gājām tai robežu upei pāri. And those, even though to me those Russians looked pretty funny with those silly big old hats, you know. Un pat man likās tie armijas cilvēki ar tām milzīgajām cepurēm tādi ļoti dīvaini. To me they look something out of to me they look like some characters out of a B-grade movie. Man viņi šķita kādi lomu tēlot, iznākuši no kādām zemes klases filmām. But they thought I'd come from Mars. Bet viņi domāja, ka es esmu no Marsa. And they put me in their office for 3 hours. I sat there in their office. They were trying to figure out what to do with me. Un viņi mani 3 stundas noturēja savā ofisā, mēģinot saprast, ko ar mani lai dara. I had a bona fide visa from the Russian embassy in Washington, D.C. I mean, I had a bona fide visa. Man bija riktīga vīza, kas izdota Vašingtonā, Amerikā, Krievijas vīza. But they couldn't figure out, what's he wearing a dress for, you know, they couldn't figure out. Bet viņi nekādīgi nevarēja saprast, kas tas tāds par apģērbu un kas tas par cilvēku, kas nesā tādu apģērbu. But then, let's see, what's his name? Vishvasu? Vishvasu, Prabhu. Huh? Vishvasu. Yeah. He was about 40 yards away, waiting for me to come through the gate. Un Vishvasu Prabhu bija burtiski pāris 10 metru attālumā no tā ofisa. I couldn't speak one word of Russian, nor could they speak one word of English. I mean, there was nothing we could do, you know. Un es varēju nevienu vārdu krieviski pateikt, viņi nevienu vārdu angliski nevarēja pateikt, jā. But I finally gave them Vishvasu Prabhu's telephone number. I handed them a piece of paper, the phone number. Es beidzot iedevu viņiem Vishvasu Prabhu telefonu numuru. And he called them. They called him and he said, it's all right. My Mataji was there with me. He said, he has an Indian wife, so sometimes he dresses like an Indian. Un viņš sazvanīja, un tad viņš teica, ar viņu viss kārtībā, tā kā viņa sieva ir indieta, tad viņam ir jāģērbjās tā kā indietim. So they finally let me into Russia. Un tad beigās ielaid mani Krievijā. But, yeah, sometimes so now I wear pants when I go to the Soviet. Un tagad es velku bikses, tad, kad es... The only time I ever wear pants is to go into Russia. Vienīgā reize, kad es uzvelku bikses, ir ieejot Krievijā. So, you know, they do find this to be weird sometimes, you see. Jā, viņi uzskata, ka tas ir dīvaini dažkārt. But if you think Krishna consciousness is weird, they're going to think it's weird. Bet ja jūs domāsiet, ka Krišnas apziņa ir dīvaina, tad arī viņi tā domās. But if you think that Krishna consciousness is the ultimate coolest thing in the whole universe, bet ja jūs domāsiet, ka Krišnas apziņa ir tā viskrutākā lieta visā visumā, and you explain it to them with that conviction in your heart, un ja jūs to izskaidrosiet viņiem ar šādu pārliecību savā sirdī, most people will think, wow, this is really cool. Un lielākā daļa cilvēku domās, jā, tas pat tiešām ir vareni. So we have to train our preachers that we send out to talk to the people. Tāpēc mums ir jāapmāca savi sludinātāji, kurus mēs sūtām runāt ar cilvēkiem. Don't think like a cult member. Nedomājiet tā kā kāda kulta pārstāvis. You have to realize you are being empowered as a representative of the supreme person who owns everything and controls everything. Jums ir jādomā, ka jums ir jūs pārstāvat to personību, kam viss pieder, kas visu kontrolē. Who has unlimited mercy to bestow upon every single jiva soul who's rotting in the cycle of birth and death. Un to personību, kam ir neierobežotas spējas dāvāt žēlastību ikvienai dvēselē, kas te pūst materiālajā pasaulē. I mean, it is really cool to be a Hare Krishna. Un tas ir vareni, tas ir kruta būt Hare Krishna. What's the proof? Un kāds ir pierādījums? God himself became a Hare Krishna. Dievs pats kļuva par Hare Krishna. He joined the Bhakta program. Viņš pievienojās Bhaktu programmai. You've heard of Bhakta Avatar? Jūs esat dzirdējis par Bhaktu avatāru?
Chaitanya Mahaprabhu is called Bhakta Avatar. Chaitanya Mahaprabhu sauc par bhaktu avatāru. So if God himself shaved up, put on tilak and a dhoti and became a Hare Krishna chanter, Ja pats Dievs nodzina matus, uzlika tilaku uz pieres, uzvilka dotī un sāk skandēt Hare Krishna, there's nothing more cool than shaving up and putting on a dhoti and tilak and neck beads and being a Hare Krishna chanter. Tātad tas nozīmē, ka nav nekas jaukāks un augstāks un labāks, kā nodzīt matus, uzzīmēt tilaku, aplikt kantimalas un skandēt Hare Krishna. If you have this conviction burning within your heart, Un ja šī pārliecība deg jūsu sirdī, you can attract the whole world to Krishna. jūs varat piesaistīt Krishnam visu pasauli. But if you think, oh, I don't know, these people convinced me to chant Hare Krishna and put on some neck beads and tilak, I don't know, it's pretty weird. Bet ja jūs pats domājat, ka jā, šie cilvēki tā kā mani pārliecināja, uzlikt kantimalas, tilaku un skandēt Hare Krishna, bet tas tā dīvaini viss ir. What if some of my old friends see me like this? Oh God, that would be horrible. Nedod Dievs, ka man ieraudzīs mani vecie draugi, tas būs šausmīgi. Hope none of my old friends see me out here on Harinam. Es ceru, ka neviens no maniem draugiem Harinams laikā man nepamanīja. You see, it's a matter of the conviction of the devotee. Tas ir jautājums, kāda bhaktam ir pārliecība. If he thinks it's weird, he won't be very effective in preaching. Ja viņš domā, ka tas ir dīvaini, viņš nekad nebūs efektīvs sludināšanā. But he thinks it's cool, Bet ja viņš domās, ka tas ir tā ir tā lieta īstā, he's going to preach up a storm. viņš var pat arī akmenim sludināt. Next question. Yeah. Mans jautājums sekojuši. Vai tas ir iespējams, ka es varbūt esmu iedomājies, ka es jau sasniedzu kaut kādu līmeni garīgā dzīvē, bet patiesībā es varbūt maz neesmu sācis garīgo kalpošanu? Is it possible that I might think that I have reached a certain stage on this path back to Godhead, but actually I haven't even started this pure devotional service? It's always better to think the second thing. Vienmēr labāk ir domāt to otro daļu. Because the more you think that you're advanced, that's how fallen you are. Ja tāpēc, ka jūs vairāk domājat, cik jūs esat progresējis, tas norāda, cik jūs esat kritis. And the more you feel that you're fallen, that's your advancement. Un jo vairāk jūs apzināties sevi kā krituši, jo vairāk jūs progresējat. Par svētā vārda attīrošu spēku kirtanā. Ir kaut kāda starpība, kad kirtanu ved iesācējs vai pieredzējuši bhakti? Par svētā vārdu attīrošo spēku kirtanā, vai ir starpība, ja kirtanu ved pieredzējis bhakti vai iesācējis? The question is about the cleansing power of the holy name during a kirtan. What power? Cleansing Cleansing, power, yeah, during a kirtan. Is it difference if kirtan is led by a senior devotee or just one who has joined Krishna consciousness movement? It depends. Tas ir atkarīgs, kā kurā situācijā. Because senior devotee may not be pure. Tāpēc, ka jau pieredzējis bhakta var nebūt tīrs. We see senior devotees sometimes fall down and leave the movement. Mēs redzam, ka pieredzējušie bhaktas dažkārt krīt un atstāja kustību. So instead of saying senior or new devotee, you should say the kirtan has potency according to the faith of the kirtan leader in the power of the name. Tāpēc runājot par to pieredzējis vai jauns bhakta, mums ir jāsaka, ka kirtanas svētā vārda attīrošais spēks ir atkarīgs no tā, kāda ticība ir kirtana vadītājam. The new devotee can have even a more powerful kirtan. If his faith in the name is more powerful than the senior devotee, then his kirtan will be more powerful. Un tāpēc varbūt jauns bhakta, bet kura ticība svētā vārda attīrošiem spēkam ir lielāka nekā pieredzējušam bhaktam, tad šāds kirtans būs attīrošāks. Senior has different meanings. Vecākais, tas ir dažādas nozīmes. One meaning is who's been in the movement longer. Viena nozīme ir tas, kurš ir bijis ilgāk kustībā. But another meaning is who has more faith in the name.
Bet otra nozīme ir tāda, kam ir lielāka ticība svētajam vārdam. Of the two meanings, the second meaning is more important. Un no šiem te divām nozīmēm, otra nozīme ir svarīgāka. Any other question? Yeah. When Lord Nityananda was preaching with Haridas Thakur, oftentimes people got irritated, we see. And I think of one preacher, she seemingly is very convinced in Krishna consciousness and she is very happy herself. But so oftentimes people get irritated, and sometimes I think she's maybe the case of Nityananda. Something like that. Lord Nityananda irritated? Yeah, when he was preaching. Kad kungs Nityananda sludināja, viņš arī regulāri satrauca cilvēkus. Tātad jautājums atpakaļ par to cilvēku satraukšanu. Un es arī zinu kādu sludinātāju, sievieti, ja? Jā, kas ir, par kuras man nav šaubu, ka viņi ir pārliecināti Krišnas apziņā, bet viņa sludināšana regulāri satrauc cilvēkus. Ja? Tad kā pareizi to saprast? Ja? The question about that preacher irritates other people. Lord Nityananda, with his own preaching, also sometimes irritated people. Yeah. And I also... That was no defect in his preaching. That was a defect in the people he was preaching to. Bet tas nebija viņa trūkums, tas bija to cilvēku trūkums, kuriem viņš sludināja. But as I understood, that the question is, if preacher irritates, you said that if preacher irritates people, that is his own nonsense. Yeah. Yeah, but may it be also that this is in this... Generally. Kopumā tas tā ir. Generally it's true, but there can be exceptions. Bet var būt izņēmumi, bet kopumā tas ir taisnība. Sometimes even the most expert preacher, he will irritate people. Jo dažkārt arī pat vispieredzējušākais sludinājotājs, viņš satrauks cilvēkus. It's a general rule. Tas ir kā pamatlikums tāds. It has some exceptions. Bet tam ir daži izņēmumi. Just like Prabhupada rarely irritated anyone. Tā kā, piemēram, Prabhupada reti kad satrauca kādu. But sometimes people even were irritated by Prabhupada. It was very rare though, you see. Un dažkārt tā notika, ka arī Prabhupada sludināšana satrauca cilvēkus. As a general rule, those who are very advanced in Krishna consciousness, they are very successful in preaching to everybody. Bet pamatlikums ir tāds, ka tie, kas ir progresējuši Krišnas apziņā, viņi ir ļoti sekmīgi sludināšanā. There are notable exceptions, like Jagai Madai. Bet ir tādi izņēmumi, kā piemēram Jagai un Matai. But that does not negate the principle. Bet tas nenoliedz principu. It's simply an exception to the rule, that's all. Tas ir vienkārši izņēmums likumam. The rule was, I quoted Prabhupada when I said that it wasn't my rule. Prabhupada said that. Un es citēju Prabhupādu, tas nebija mans izdomāts likums. If they're irritated by your preaching, you are nonsense. Prabhupada said that, not me. Prabhupāda teica, ka ja jūs satraucat cilvēkus ar sludināšanu, tad jūs esat nejēgat. I don't give my own philosophy up here. Es šeit nesludinu savu filozofiju. I just repeat what I've heard from Prabhupada. Es vienkārši atkārtoju to, ko es dzirdēju no Prabhupādas. Next question, yeah. Nākamais jautājums. I'm still confused if it is all right to depend on chanting for bodily maintenance. You just discouraged asking for money or for any material benefits, the holy name, but then that introduces this confusion that you must serve two masters and you must go to the money masters for bodily maintenance and you must go to Krishna for spiritual support. And then you must combine. No, Krishna is giving everything. All you think the material masters can maintain you? Vai jūs domājat, tad jautājums bija par to, ka it kā jākalpo diviem kungiem. We are trained to depend on money. We are trained No, you're by our needs by money. Krishna is the provider of all the things we require. And no one else is providing the food and the air and the water. Krishna, Only God is giving. vai jūs domājat, ka tas cilvēks, kas jums maksā algu, ka viņš jūs nodrošina šo naudu? Nē, Krishna visu dod, visu gaisu, ko jūs elpojat, visu ēdienu, ko jūs lietojat, visu naudu, to visu Krishna dod.
When was the last time you had a salad made out of, what do you call it? What's your currency called? Latte salad. Kad pēdējo reizi jūs ēdāt salātu, kas ir pagatavots no latiem? You are maintaining your body on things given by God. Jūs uzturat savu ķermeni, lietojat lietas, ko dod Dievs, not by men. ne cilvēki. But they've created an illusion. The material society has created an illusion that you depend on money for your existence. That's an illusion they've created. Bet ir radīta tā ilūzija, ka jūs, lai sevi uzturētu, jūs esat atkarīgs no naudas. But actually we do not depend on money for our Bet existence. patiesībā mēs, lai sevi uzturētu, neesam atkarīgi no naudas. They've created that illusion to exploit you, that's all. Viņi radīja šo ilūziju, lai eksploatētu jūs. Next question. Nākamais jautājums. Господь вам всегда показывает своим поведением какой-то пример. То есть, когда Он приходит, Он показывает какой-то пример, как действовать нам. То есть, когда Он приходил как Господь Чайтанья, Он показывал пример, каким должен быть преданный. А в чем заключается, что мы можем извлечь из поведения Господа Нитьянанды и стоит ли подражать Ему? Что Dievs, kad viņš atnāk, viņš ar savu uzvedību vienmēr rāda noteiktu piemēru, no kā mums ir mācīties. Kungs Čaitaņa, kad atnāca, tad viņš rādīja piemēru, kā mums ir jāuzvedās kā baktām. Bet kādu piemēru rādīja kungs Nityananda, un mums vajadzētu sekot viņam? When Lord appears, then with his own behavior, he shows a certain way and a certain example. We should learn something from that, the way he behaves. When he appeared as Lord Chaitanya, we by his example we could learn how to behave as a devotee. But what was shown by Lord Nityananda, and should we follow his? Should we make him as a role model? The Lord is not obliged to be a role model. Dievs, viņam nav jābūt, viņam nav pienākums būt kā paraugam. Then, my dear Lord, if you're actually God, you must prove it by being a role model. Dārgais Dievs, ja tu esi tiešām Dievs, tad tev ir jāparāda tas, esot kā paraugam. They say, oh, Krishna, you shouldn't have had so many girlfriends. That's not being a good role model. Viņi saka, Krišna, tev nevajadzētu būt tik daudzām draudzenēm, jo tas nav labs paraugs. You should have gotten married to Radharani. I mean, Tev vajadzētu tā kā apprecēt Radharani, tas būtu pareizi. you're having an affair with another man's wife? Tev ir ar citu vīru sievām kaut kādas attiecības. They say Krishna cannot be God because he's not a good role model. Viņi saka, ka Krišna nevar būt Dievs, tāpēc, ka viņš nav labs paraugs. So you have to understand that God has no obligation to be a role model. Jums ir jāsaprot, ka Dievam nav nekāds pienākums būt par paraugu. He is simply enjoying his transcendental lila. Viņš vienkārši bauda savus pārpasaulīgās spēles. But actually, in many ways, Lord Nityananda is a very good role model. Bet neraugoties uz to, kungs Nityananda ir ļoti daudzos aspektos lielisks paraugs. He's totally dedicated to the pushing for the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Viņš pilnībā ir sevi veltījis, lai virzītu, izplatītu Sankirtanas kustību, kungs Chaitanya Sankirtanas kustību. He's so merciful that even he wanted that Jagai Madai should be spared, even though he was bleeding with a wound on his head from Jagai smashing the liquor pot. Jā. Un pat tad, kad Jagais un Madhais ar šo te alkohola trauku viņam bija pāršķēluši pieri un asinis tecēja un jau kungs Čaitaņa gribēja iznīcināt šos divus Who could be a noziedzniekus. better role model of Tanada Pisanichena than Lord Nityananda? Un kurš var būt labāks pazemības paraugs kā kungs Nityananda? He's a very good role model. Viņš ir lielisks paraugs. But if he acts in certain ways that are not suitable for a role model, he has a right to do anything. He's a supreme enjoyer. Bet ja viņš rīkojas kaut kādos tādā veidā, kas, jūsuprāt, neatbilst tam, kā jārīkojas paraugam, viņš var tā rīkoties, tāpēc, ka viņš ir Dieva augstākā personība. Next question. Nākamais jautājums. Okay, we'll stop here and we thank you very much. Paldies, ar to arī šodien beigsim.
Shraddha Prema ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Dasatikari Maharaj ki!